Labdien, esmu Liene un vēlos jūs aicināt nelielā ekskursijā par savu darba vietu valodu uzņēmumu Skrivenek Baltika. Agrāk mēs atradāmies šeit, te bija mūsu birojas un valodas skola, bet tagad esam pārcēlušies uz jaunām telpām, tepat blakus. Ejam! Ēka Dzimta vilā ir celta 1923. gadā. Tā ir izcils funkcionālisma paraugs, bet šoreiz ne par to. Mūsu birojām ir divas ieejas, un viena no tām ir no Dzirnava ielas. Lūk, šeit jūs varat redzēt, ja jūs vēlaties nokļūt pie Krievijas konsula vai arī izpildot kāpnes, tad šī būs īstā ieeja. Tomēr daudz ātrāk mūsu birojā nokļūt no ieejas baznīcas ielas pusē. Iesim! Šeit ir mūsu galvenā ieeja. Iesim! Tālāk ar liftu dosimies uz 4. stāvu. Šī ir mana kolēģe Sintija. Labdien! Viņa ir biroja lietvere un pastāstīs jums daudz vairāk par valodu kursiem, par tulkošanas procesu, kā arī atbildēs uz jautājumiem par bērnu nometnēm un arī jauniešu kursiem. Un tālāk dosimies apskatīt valodas skolas telpas. Mēs pasniedzam ļoti dažādas nodarbības – krievu, angļu, vācu, franču, itāliešu valodu. Jā, tieši itāliešu valoda šobrīd arī te mums notiek. Paskatīsimies. Buongiorno! Buongiorno! Come stai? Bene, io bene, tu? Bene. Come ti chiami? Liene. Piacere, io mi chiamo Agostino. Piacere. Parli un po'. Poco, poco. Capisci poco, poco. Senti poco. Šādā veidā mums notiek nodarbības. Mums ir gan native speaker pasniedzēji, kam šī svešvaloda ir dzimtā valoda, kā arī ļoti profesionāli latviešu pasniedzēji. Savukārt šeit ir mūsu atpūtas stūrītis, kura var paņemt vai nu kafiju, vai kādu šokolādes dzērienu, vai arī pavisam vienkārši atpūsties, vai ne? Bet tas vēl nav viss, jo šobrīd mēs dodamies uz mūsu projektu, tulkošanas projektu Sirdi. Šī ir telpa, kurā darbojas mūsu projektu vadītāji un redaktori. Mēs ļoti lepojamies ar savu tulkojumu kvalitāti, kas atbilst ISO un DIN standartiem. Tomēr mēs nepiemērojam atsevišķas piemaksas par nozares tekstiem, piemēram, medicīna, būvniecība un citas specializācijas. Ikdienā mēs visbiežāk sastopamies ar latviešu, angļu, vācu, krievu, arī lietuviešu un igauņu valodas tulkojumiem, tomēr ik viens projektu vadītājs ir saskāries arī ar kādu eksotiskāku variantu, piemēram, āfrikāņu cilšu valodu tulkojums uz latviešu valodu, vai ne? Tāpat mēs piedāvājam arī mutiskos tulkojumus un gidu pakalpojumus. Un, ja jums rodas kāda nepieciešamība tulkot kādu tekstu, vai arī vienkārši vēlaties iemācīties svešvalodu, droši varat pie mums vērsties, zvanot pa tālruni 800 7272, ieskatīties mūsu mājaslapā www.skrivenek.lv vai vēl labāk atnākt ciemos, jo starp tevi un mani ir valoda.